Ja jūs nogriežat visām ministrijām vienkārši mehāniski tikai naudas balvas, drusku aiztiekat novērtējumu prēmijas un neaiztiekat veselu virkni piemaksas un atvaļinājumu pabalstus. Varbūt vēl šo to, kas ir ārpus parastās mēneša algas. Tad jūs iespējams pat palielinat resoru nevienlīdzību, jo tie, kas norāva tās naudas balvas 24. nost, un šis ir pret 24. gada rezultātu, viņi baigi necieš, bet atlīdzības fonds paliek. Ko jūs par to sakat? Tas ir piedāvājums, viņš ir diskutējums. Cik ilgi jūs diskutēsiet šito? Tas ir elementāra matemātika, piedāvājums. Bet jūs pašiem ar galvu jūs nedomājat līdzi. Ir saraksts ar prēmijām, saraksts ar piemaksām, saraksts ar visu kaut ko atlīdzības fondā. Jūs izraujat no konteksta un sakat, padiskutējam par viņu. Kāpēc? Kāpēc mēs neapskatām visas piemaksas, visas prēmijas? Un galvenais, atlīdzības fondus bagātajās un nabagajās ministrijās. Mēs visi Latvijā zinām, ka ir turīgās un mazāk turīgās ministrijas. Es domāju, ka jebkurā gadījumā ir jāpārskata atlīdzība. Kā es jau teicu, mēs esam piedāvājuši sākt ar sevi. Mēs esam izmainījuši kapitāla sabiedrību, valdes un padomas atlīdzību atalgojumu. Tas nozīmē, ka automātiski vēl pēc kāda nelielāka laika arī šīs atlīdzības mainīsies. Es neredzu nevienu materiālu, kur kaut kas būtu piedāvāts. Kāpēc neko nedaram? Ciliņš, jūs esat šefs valsts kancelējai. Jā. Valsts kancelējai jūs paprasīsiet, iedodiet šitādā griezumā, viņi iedos tādā griezumā. Jūs paprasīsiet šitādā griezumā, iedos tādā. Ja nāk no valsts kancelējas šis, tad mans vienīgais izskaidrojums ir, vai nu viņiem vispār nepateica, un viņi iedeva kaut ko, vai arī jūs teicāt, iedodiet šito, bet pārējo nedodiet.